Labvakar. Ir divas ziņas. Pirmā. Teātris aktieriem vairs neapmaksā kailskatus. Tas gan nenozīmē, ka teātri iestudētu mazāk izrādes, kurās būtu pikants ainas. Šajā ziņā Dailes teātris joprojām prot izcelties. Otrā ziņa. Teātris vairs aktieriem neapmaksā solāriju un trenažieru zāles apmeklējumus. Tāpēc aizvien biežāk mēs varam redzēt Rīgas ielās skrienot tādus aristokrātiski bālus, skrienoši aktierus. Abas šīs ziņas nozīmē to, ka kostīmu māksliniekiem darba paliek aizvien vairāk.